Viņš filmē? Hello! Šobrīd ejam 6 km maršu, 50 minūtēs. Tikko sākām kādas domas. Tu jau redzēs, ne? Šo pusē. Es domāju, būs labi. Līdz skrienam maršu. Ir bišķīt grūti. Drošais uzvar. Atceraties, drošais uzvar. Kā jūs jūtaties 4. diena vasaras lauku nometnē? 7 km maršs. Ļoti forši. Jā? Jā, viss kārtībā. Tiešām? Tiešām. Izturēsiet? Izturēsim. Labi. Nākamais. Kā jūs jūtaties pirms 7 km marša? Produktīvi. Produktīvi? Labāk. Noiesiet? Jā. Un kā jums līdz šīm vasaras lauku nometne? Savādāk nekā kā es to gaidīju. Jā? Man likās, ka būs... Vieglāk? Ne vieglāk, bet savādāk. Tādā ziņā, ka... Man likās, ka viņa būs vairāk individuāli pa kursiem. Bet mums visus kursus principā apvienot. Mēs esam miksēti šeit. Mēs esam apvienoti pārsvarā. Jā. Visi pirmie kursi, visi 3 pirmie kursi, gaisa, jūra un sauszeme. Jā, bet es, protams, sūdos. Man tas patīk dažādība. Jā. Var iepazīt jauns cilvēks. Jā, aiziet, mēs dodamies. Jā, uzliku laiku. Kur? Aiziet. 1 kilometrs, Dan. Kāds jums sajūtas? Labas nav, bet dzīvot labi. Kā jums tur aizmugurē? Gribu laikam picu? Jā. Aiziet. No kreisās atkritīs. 2 kilometrs. Dodamies pa šādu ceļu. Nav viegli. 3. kilometrs. Mēs ejam tagad jau pa šitādu ceļu. Nav viegli, bet mēs tiksim līdz galam. Nav labi, bet... Viss kārtībā, tiksim līdz galam. 4. kilometrs. Vēl 3 kilometri. Gatavoties skriešanai! Vēl 3 kilometri. Kā ir? Jau tolī beigas. Jau tikai puskilometrs palicis. Visi ir braši, stipri. Pulkstens ir 8:06. Šodien mums ir LKI tests. Kādu vārdu jūs vēlaties pateikt? Es gribu pateikt to, lai vecāki mani gaida mājās. Drīz būšu. Mēs esam akadēmijā kopš februāra. Un šis ir tāds pirmais lielais mums pasākums. Tā kā daudz ko iemācīsimies arī. Dodamies uz pirmo staciju. Pirmā stacija ir kilometra attālumā. Kā jūs jūtaties? Pajautā man pēc kādas 5. stacijas. Pēc 5. stacijas pajautāšu. Tā kā viss notiek. Tātad pirmā nodarbība mums ir maskēšanās. Ir ieskaita, cerams, ka viss notiek. Man bišku nokrita, vajadzēja papurināt, man nokrita. Tā kā man liekas, ka diezgan slikti. Nē, esmu apīdot. Viss šitā te maskējāmies. Neko man netulīt vērtēs, cik man nesmuka ķiveres un nācu. Dabūju 6 balles. Dodamies uz 3. punktu. Tikko izgājām no 2. Tad jau redzēsim, kas ir 3. punktā. Tātad nākamā mums nodarbība ir pončo. Tur visi darbojās. 6 minūtēs vajadzēja salikties, es tu jau salikos. Tā, tikko pabeidzām 3. staciju, dodamies uz 4. Laiks jāuzņem. Un es dabūju 8 par pončo. Cik tu dabūji par pončo? Es 7. Cik tu? 6. Ļoti labi. Tā kā iesim uz 4. Un tad skatīsimies, kas būs tālāk. Esam 4. stacijā. Un šitajā stacijā ir attāluma, mērķa norāde. Tātad mans pulciņš no vakardienas viss ir slapšs. Un vajag 3 veidus nosaukt. Tā kā redzēsim, kā ies. Džekson, cik tu dabūji? Lucky 7. Lucky 7. Es arī dabūju Lucky 7. Tagad dosimies uz 5. Un tev redzēs, kas tur ir.
kā parasti. Mēs esam attāluma kartiņas punktā. Reku bija jānosaka attālums uz dažādiem priekšmetiem ar azimutu un tā tālāk. Es dabūju 10. Mēs tikko paēdām pusdienas. Tagad iesim uz 6. punktu. Uguns un kustība. Esam atnākuši uz 6. staciju, uguns un kustība. Kontakt! Viss notiek, es esmu nākamā. Izvirzamies no 6. punkta. Mums palika vēl 7. Tikko bija uguns un kustība. Labrīt. Pulkstenis ir 9:22. 5. diena un mums šodien sākas šaušana. Kur te notiek iekārtošana. Šitien mēs šausim. Un jā, pēc vakardienas man vakar izlādējās GoPro un tad es nevarēju nofilmēt visu to mūsu LKI testu, bet beigās mēs nogājām pa visu to gabalu 30 kilometrus. Pirmā grupa sāk šaut. Labrīt, šodien ir 2. diena, pirmie atkal reku jau šauj. Bet šodien mēs šaujam pa kustīgajiem, ne kustīgajiem mērķiem, bet sāb mērķiem. Tur tālumā viņi ir. Šodien šaujam uz 100, 200 un 300 metriem no dažādām pozīcijām. Stāvus, celis un guļus. Gatavojamies šaušanai 100, 200, 300 metri. Te jau cilvēki ir pašaudījušies. Jā, Dreima. Kas? Maga! Stop! Liekat ieroči zemē. Drošībnieki atnākat uz šejienu. Amo! Tīrs. Aļo. Lūk tā kaut kā. Tikko šauju 300 metros 20 patronus. Nemeloši trāpīja 15 no tām. Tādēļ ir jāpiestrādā pie šī te visa pasākuma. Tagad būs kontrole. Jātrāpa vismaz 300 metros, 200 metros un 100 metros. 100 metros no 5-3, tāpat arī abās pārējās distancēs. Kā sašāvi? Attiecīgi bija šaušana 100, 200, 300 metri. Jā.
300 metros es trāpīju sākumā 4 no 5, pēc tam, diemžēl, trāpīju 1 no 5, 200 metros trāpīju 4, 3, un 100 metros stāvus es, protams, trāpīju visus. Tātad 8 no 5. Šodien ir 7. diena, piekdiena. Labrīt! Labrīt! Nu, kā mēs jūtamies šodien? Nu, ļoti labi mēs jūtamies šodien. Piekdiena un rītā sestdiena, un mēs rīt braucam mājās ar 2 dienām. Beidzot! Beidzot! Tātad šodien ir 3. diena šaušana, un kas mums šodien ir ieplānots? A1 kvalifikācija. Jā? Un kā tev vakar gāja šaušanā? Godīgi teikšu, nebija tas labākais sniegums, bet es turēšu īkšķi šodien un vajadzētu sašaut. Vajadzētu, jā. Un kas tad tev šodien jāsašauj? Cik tev jāsašauj pa 100, 200? Man jāsašauj 100, 200, 300. Katrā vismaz 3 jādabūja, 15 šāvieni kopā. Jā, un vakar kā tev tomēr trāpīja, netrāpīja? Es nekomentēšu šo, bet viss bija slikti. Viss bija slikti Nu, kā vakar. tev pirmā nedēļa, skaitot, ka rīt jau mēs, var teikt, braucam mājās, kā tev pirmā nedēļa Vasaras lauku nometnē? Ļoti pozitīvi kājas, pilns ar tūznām. Bet ir labi. Jā? Morāli augsti ir. Jā? Jā. Ļoti labi. Man īstenībā arī es piekrītu, ko saka mans kursabiedrs. Ramona tikko, viņa vēl šāja guļas. Atkāpjamies! Jā. 7 smagas, 1 granāta kārtībā. Vakar mūsu uzdevums ir novērot ceļu. 4 cilvēki. Viens vēro, viens pieraksta, viens atpūšās un viens sēdz mugurā. Mēs dienas skraidījām, ātros uzbrukumus taisījām, rekomendācijas maskējumus atlikušais, viss izsvīdušais, bet ir ok. Kādam jāiet, Laura aiziet no tālu un pavērstē. Labvakar. Kaut ko jau var redzēt. Cik ir laiks? Mēs jau te sārdzē no 11, tagad ir 12. Labrīt, esam šo misiju izturējuši. Ko Džeki jau rokas iet. Šodienas uzdevums ir objekta izlūkošana. Tātad otrā nodaļas daļa ir tajā pusē tur. Un puse no mūsu nodaļas aizgāja izlūkot objektu, kamēr mēs sēdzam 360 grādu un skatāmies, vai neviens nenāk tuvumā mūsu mantām. Jā, runājot par vakardienas observation pointu, ko mēs taisījām, viss bija ļoti labi un bija diezgan arī interesanti. Kuratori pacentās uztaisīt viņu realistiskāku, iesaistoties un braucot uz mūsu objektiem, mūs pabiedējot. Un mēs tādā veidā ar naktsredzamības ierīci varējām izlūkot, ko viņi dara, ar ko viņi pārvietojas, cik daudz viņi ir, kāds viņiem ir ekipējums. Un vakar viņi bija diezgan agresīvi noskaņoti. Braucam ar Patrijām. Šobrīd uzsākam FTX fāzi. Pirmā it kā sagatavošanās, bet jābūt piesardzīgiem.
jo pretinieks ir uzbrukt sagatavošanās laikā. Guļam pļavā. Tur ir, reku, vēl cilvēki, pie tās priedes cilvēks ir apgulies. Nezinu, vai var redzēt. Tur ir vēl daudz cilvēki. Tur. Slēpjamies. Gaidām tālākos rīkojumus. Tagad gan jau, kad dos pavēlamies, kad 2-3 stundas noteikti gulēsim. Darbiņš jāmīl. Otrā iepauzējam. Ņemam guļus uzreiz. Griezīsimies nedaudz vēl pa kreisi. Labs vakars visiem! Esmu Nacionālās aizsardzības akadēmijas 2. gaisa spēku kursa kadets.